Labrīt sesijas. Šodien 20. jūlijas 20. gada pulkstens 9:30 no rīta. Šobrīd notiek pēdējie sagatavošanās darbiņi pilsētas svētku otrajai dienai. Centrālais šodien pasākums ir lielais gada tirgus pilsētas svētku. Tad šajā vidē es jums to parādīšu, ātri iziešu cauri, kā oficiāli tirdziņš sākās no 10:00 un būs līdz 6:00. Šobrīd pēdējie tirgotāji vēl uzkārtojas, savukārt sāk parādīties arī jau pirmie apaklētāji. Kamēr vēl nav liela burzma, parādīšu, kā šeit izskatās. Šobrīd esmu Vienības laukuma un tad virzos uz Rīgas ielu. Tirdziņš izvietots vairākām vecpilsētas ielām. Tur kaut kāds krāmtirdziņš izvietots lietoto preču. Pirmie jau laiski ietur brokastis. Labi, ka es jums tos 2 eiro atdošu. Un tagad novirzīšu no Rīgas ielas nost, iziešu Rožu laukuma aplīti. Šeit tirdziņš stilizēts viduslaiku. Un tā Rožu laukuma parādīja, tiek virzos apkārt Rīgas ielu. Kā redziet, tirdziņš tiešām liels, piedāvājums gana plašs. Nu, un esmu sastiecis Rīgas ielas leju. Pie Strūklakas beidzās tirdziņš. Tagad došos apkaļ un parādīšu to tirdziņa daļu, kuru es izlaidu aiz baznīcas. Ejot tagad uz tā šķērseliņām, izmantošu izdevību, parādīšu mēram, kā izskatās vecpilsētas mazās ieliņas. Pamazām, bet aina mainās. Esmu sasniedzis Torņu ielu. Tagad atlikušie tirgotāji, kurus es izlaidu, atrodas Torņa pils ielas. Tagad parādīšu, kā šeit izskatās šodien. Un viens no vecpilsētas kaķiem. Viens mazs skatiens uz izstāžu nama laukumu. Kā šeit izskatās? Tā kaut kāda rosība. Izskatās, ka šeit vairāk ēdamlietas un kaut kādas izdarības. Tagad tirdziņa noslēgumā iziešu pils ielas. Parādīšu, kas pils ielā. Un te ir sabiedriskā ēdināšana. Tur ir faktiski apli. Pat Cēlas pilsētas svētku gada tirgos izgājis.
Kā redzējāt, tirdziņš gan liels. Katrs kaut ko sev atradīs noderīgu. Tirdziņš sākas 10. Principā tagad jau ir sācies. Un līdz pat 6:00, tā kā ir iespēja pagūt. Čau, uz tikšos kādā nākamajā video.